Uzmanības centrā homeopātija. Šodien pie manis uz sarunu ir atnākusi ginekoloģe, homeopāte, doktora Agnese Plēpe. Labdien, Agnese! Sveiki, Ingūna! Kā tu saproti, mēs, protams, runāsim gan par ginekoloģiju, gan par homeopātiju. Bet, lai mēs nonāktu līdz mūsu tēmai, es gribēju par tevi uzzināt dažas pilnīgi man ļoti būtiskas lietas, man ļoti patīk cilvēku stāsti, un konkrēti tavā gadījumā, kā tu nonāci līdz medicīnai, kā tu nonāci līdz lēmumam iestāties universitātē, ja tu mācījies? Jā, es mācījos universitātē, es beidzu Latvijas universitāti. Jā. Tas pēc manas mammas teiktā, ka es jau biju maza meitene, es, protams, spēlējos arī ar lēlēm, bet es arī laukos griezu vardītes mirušas un visādas čūskas interesēja, un es vienmēr ņēmu kaut kādu nazīti un kaut ko preparēju un kaut ko skatījos un mēģināju atrast. Un tad 11. klasē man bija tāda sajūta, ka gribētu iet uz medicīnu, bet man ļoti nepatika ķīmija. Man arī viņa īsti labi negāja. Bet tad es sēdēju un domāju, ne jau man būs jāmācās ķīmija, tie būs pāris priekšmeti, varbūt kāds gads, un tad jau būs labi. Un tā arī bija. Sāku papildus mācīties ķīmiju 11. klasē, un tad arī iestājos universitātē un beidzu ārstus, un tad aizgāju uz ginekologiem. Un kāpēc uz ginekologiem? Es domāju, ginekologi vai pediatri, bet kaut kā tajā laikā man laikam tomēr vairāk saistīja. Gribējās gan sievietes, gan bērnus. Jā, un tāpēc arī es aizgāju uz ginekoloģiju. Jā, vienmēr ir kaut kāds ļoti, tāds nopietnas pamatojums tām specialitāšu izvēlēm, bet tātad Latvijas Universitāte, medicīnas fakultāte, ginekoloģija, kur ellē ratā homeopātija? Tas vairāk ir stāsts par to, kad piedzima mans pirmais dēls. Šobrīd viņam ir 16 gadi, un tad sākās situācija tāda, kad viņam bija kaut kādi pusgads, varbūt 5 mēneši, un viņš sāka neiet uz tualeti. Neiet uz tualeti, vienkārši pamperā nekas nebija. Un tad mēs gājām pie pediatra, un pediatrs teica, tas viss ir kārtībā, viņš dzer tikai pienu, un tas viss ir labi, bet tomēr tas bērns izjūta kaut kādu diskomfortu. Tad mēs aizgājām pie gastroenterologa, kurš teica, dzeriet duflaku, ēdiet jūs to, dodiet klāt ūdeni. Un tad vienkārši paliec bišķiņ tādā izmisumā, jo tu neredz, ka tam nekas nenotiek. Un tad es toreiz bija viena mana kolēģe, kurai draudzene bija laikam bijusi pie tās homeopāts, pie kuras mēs gājām. Un viņa man saka, bet pamēģini. Un man bija sākumā bija tāda jocīga, tā sajūta, bet tajā mirklī tu saproti, ka tev nav citu opciju, tev nekas nelīdz. Un es tā kā pārkāpu sev pārdomāju, labi, bieži pamēģināšu, ko man zaudēt. Varbūt vienīgais naudu un laiku, bet es domāju, es mēģināšu. Un tad es aizgāju pie dakteres. Es neatceros daudz tos simptomus, bet viņa iedeva, es zinu, ka viņa iedeva kalkarēju karboniku toreiz. Viņš svīda, un tad, kad es viņam uztaisīju klizmā, un vēl viens tēvs bija, protams, regulāri klizmu taisīšanas bērnam, jo vienkārši viņam vēders neiziet. Un tad, kad es uztaisīju viņam to klizmu, kad es ieraudzīju to milzīgo daudzumu, to zampu, kas iznāk ārā, es sapratu, ka tas tā kā īsti nav normāli. Un viņa uz vietas iedeva man vienu preparātu, kalkarēju karboniku, toreiz bija 200, viņa iedeva 2 graudiņus. Un, man liekas, turpat mašīnā viņam izgāja vēders, un vēderi aizgāja regulāri 2 reizes dienā. Tad man bija tāds, varbūt sakritība, varbūt nē, tā piesardzīgi. Un tad savukārt tam pašam vecākajam dēlam sākās bronhiālās astmas. Viņam bija kaut kādi 2,5 gadi. Un tad bija tas nebeidzamais stāsts, ventolīns pulmikorts 3 nedēļas, nedēļu dārziņā, atkal ventolīns pulmikorts 3 nedēļas, atkal nedēļu dārziņā, un vienkārši vienā mirklī tā kā Un es domāju, labi, mēģināšu vēlreiz. Protams, negāja tik viegli kā viens preparāts un viss aiziet, bet tā hroniskā situācija bija daudz panesamāka, un tad gāja tikai ventolīns, nevis pulmikorts, un tad es sapratu, ka kaut kas tur viss tajā ir. Tad es pati sāku iet, pēc tam piedzima arī otrais dēls, un tāds viss arī aizgāja. Un tad mums radās iespēja par rezidentūru. Jā. Un tad mums sākās rezidentūras iespēja, un es tā apsvēru sākumā, tā doma bija vairāk tā, ka priekš sevis, jo tajā laikā jau man bija tieši piedzimis 3. dēls,
Un tad man bija tā sajūta, ka kaut kā ir kaut kādas situācijas, kur ļoti labi viss nostrādā. Es domāju, kāpēc lai es to nepamēģinātu, ko to ir priekš sevis. Man ir opcija, kā ārstēt bērnu savādāk, un kāpēc lai es to nepamēģinātu. Tad tā arī viss tas aizgāja. Un tad tas vairs nav tā, tikai priekš sevis. Jā, kā ir mācīties homeopātiju? Sarežģīti. Sarežģīti, jebkura medicīnas nozare ir sarežģīta, bet homeopātija ir sarežģīta ar vienu laikam, kad man nav tādu konkrētu vadlīniju, man nav konkrētu scenārijas, un katrs pacients cik ļoti individuāls, kad tas viss ir sarežģītāk. Un, piemēram, ja man jāpajautā kolēģi palīdzības, varētu piezīmēt Ingūnu, vai jūs man nevarētu pateikt, ir tāds pacients to. Man liekas, ir pārāk daudz jāiedziļinās arī otram cilvēkam, lai varētu nozīmēt parasto preparātu. Jo tradicionālā medicīnā sāp galva, iedosim ibumetīnu, nepalīdzēs, iedosim paracetamolu, ketonolu, vēl kaut ko. Savukārt homeopātijā tas prasa daudz ilgāku laiku un daudz tādu dziļāku iedziļināšanos. Līdz ar to tas ir tas sarežģītais, kad ja arī es pajautāju kādam palīdzību, man aizņem savu otra cilvēka pusstundu, 40 minūtes. Jā, tā ir, lai to izvērtētu, kā teikt, nopietni to gadījumu. Jā, kāda reiz ir, protams, tur kaut kāda 3 simptomu kombinācija, kura varbūt tev ar mazāku pieredzi ir grūti nosaukt to preparātu, un man ar lielāku pieredzi saka, bet tas ir tas. Protams, arī tā var būt, bet vispār, jā, lai tā būtu tāda kārtīga, kā teikt, supervīzijas līmeņa piesaistīšanās, jā, tas, protams, ir laiks, jā, tas viegli nav. Nekad nav gribējies teikt, nē, šis nav priekš manis, es negribu, es nedarīšu. Nav. Es domāju, ka nav tā bijis. Ir kaut kādas dzīvē situācijas, ka visi tie darbi sakrīt tik daudz, un saprotu, ka tā enerģija laikam nepietiek, vai bišķiņ nav spēka tā iedziļināties tajā visā. Kad tas vienkārši paprasa ārkārtīgi daudz ceļu tajā mirklī, kad tu sāc strādāt. Un dažreiz, ja man ir pacientiem konsultācijas, tad man viņas ir, un tad es nolieku telefonu, saku, un es izdomāšu preparātu, un paiet 2 dienas, un es tur maļos un domāju, un beigās labi, es laikam izdomāju. Tas ir tas sarežģītākais. Kā ir? Tu apvieno, tev ir ginekologa pieņemšana, un tev ir kā homeopāta pieņemšana. Kā tev tur iet? Jo principā man šķiet, ka principā tu sēdi uz 2 krēsliem. Un kā ir sēdēt uz 2 krēsliem? Man šķiet, ka tas nav iespējams, kad vai nu tev ir vienā brīdī jākļūst tikai par ginekologu, vai arī vienā brīdī tev jākļūst tikai par homeopātu. Kā tev šķiet? Manā profesijā tā ir kā tāda pat īstenībā laba piedeva tam visam. Tāpēc, ka es pat viņu varu nodiagnosticēt, saprast problēmu, es orientējos sonogrāfijā, es orientējos analīzēs, un tas viss ir tāds, ka es to visu varu novest līdz galam. Un es vienmēr tām pacientēm, šobrīd man lielāko daļu ginekoloģiskie pacienti, tie homeopātiskie pacienti ir, viņi katru gadu paliek ar vien vairāk, bet tas ir kā jaunam ārstam sākot, viņi nekad nav, viņi nav daudz. Jā. Un otra ir tā, ka tās pacientes, viņas lēnu garu vienkārši jau nāk, un tu jau saproti, viņas nāk pie tevis un saka, ir tāda problēma, bet es ļoti negribu tur lietot to un to, es negribu dzert zāles, vai jūs man varat ieteikt kaut ko citu. Un tā ir tā grupa, kuram tu arī iesaki. Un tad man ir ļoti viegli strādāt, jo es pati varu nokontrolēt. Tev ir atvieglota dzīve, jo zinot šīs abas puses, jā, tev ir daudz plašākas iespējas, tev ir daudz plašākas izvēles iespējas, kā tu vari saviem pacientiem palīdzēt. Un tā, man liekas, tiešām pilnīgi tāda apskaužama lieta. Jā, ka tev ir tu vari visus 10 izmantot, jā, savus un arī iespējas. ļoti bieži kaut kādas tādas lielākas, hroniskākas situācijas ar smagā gadījumu, kur viņas vienkārši abas 2 iet burvīgi kopā un vienkārši vienu otru arī papildina. Un tas arī ir ļoti labi, jo ne visas grib, es vispār neuzspiežu. Sākotnēji man bija tā, kad bija tā sajūta, ka piemēram, atnāca pacienti pēc dzemdībām, pirmais bērniņš, sūdzības par hiperpigmentāciju. Cilvēks ir izsmēlis sev un bijusi arī kaut kāda pēcdzemdību depresija un nedaudz un vīru un negrib redzēt un bērnu. Viņš saka, es esmu pārgurus. Un tu vienkārši redzi tā kā preparātu
Vienkārši tu gribi iedot sēpī 1 nezinu, 10, un tu zini, ka viņai paliks labāk. Jā. Bet tas cilvēks ir tā kā, nē, un tad tu dari. Tā ir cilvēka brīva izvēle. Tad ir vienkārši jāciena, kā teikt, Tieši pacienta izvēles un jānonāk līdz kaut kādam kopīgam risinājumam arī citā ceļā. Bet tagad es gribētu, ka mēs nonākam pie mūsu tēmām, un tās ir mūsu ginekoloģijas tēmas. Tātad tavā redzeslokā nonāk pieaugušas sievietes. Principā oficiāli no 18, jā, un līdz ir gan menopauze, gan vēl postmenopauze un tā tālāk. Kā tev šķiet, kā ir lietot homeopātiju dažādos vecumposmos? Jo tev ir, kā teikt, ir tie varbūt arī drusku pusauģu gadi, jā, un tad ir ļoti aktīvs reproduktīvais periods, gadi, jā. Tad ir 40 gadnieki ar savām lietām, jā, sievietes, tad ir menopauze, jā, un tā tālāk. Man liekas, visi šie vecuma posmi, kā teikt, sieviete ir vienīgās šūpolēs. Viņa ir vienīgās hormonālās šūpolēs. Viņa sākumā šūpojās, teiksim, ar amplitūdu reizi mēnesī, jā, tad tā amplitūda drusku pieaug, jā, tad visu laiku ir problēmas. Man ir grūti teikt par bērniem, jo bērns es neredzu, to redz mūsu burvīgie kolēģi bērnu ginekologi, tā ir tā kā viņu nozare. Bet man principā pacients sākās tad, kad viņas uzsāka dzimumu dzīvi. Un tas ir tas, kad tās mammas arī, ja tās sūdzības nav mēnešreiz regulārs, tad viņas tā kā pēc tam uzsākot dzimumu dzīvi nāk. Viena lieta gan, ko mēs pieskaramies pie pacientiem arī pirms dzimuma dzīves, ir sāpīgās mēnešreiz. Jā, tā ir liela tēma. Un tā ir ārkārtīgi liela tēma. Un tā ir tā, kas ir parasti jādiferencē, vai tā ir tiešām funkcionāla, kā es arī tām meitenēm vienmēr saku, kas ir funkcionālas lietas, kas saucās tā kā primāra dismenorēja, kad sievietēm šīs mēnešreiz sāpīgas, jo šī saucamā prostaglandīna teorija, kad šie prostaglandīna izdalās daudz, šīs dzemdes saraujās un veidojās šī izšēmija, kā rezultātā ir sāpes. Un, protams, prostaglandīna dod arī šos sistēmiskos efektus. Un otra vienmēr jāpatur prātā ir endometriozes lieta. Un tas ir tas, ko pie sāpīgām mēnešreizēm nedrīkst aizmirst. To vienmēr vajag paturēt, kad iespējams apakšā tur ir endometrioze. Jo tā, protams, ir daudz smagāka un tā ir hroniska saslimšana. Tur ir cita terapija. Un tur ir citas terapijas un taktikas, un endometriozes arī ir, protams, vien vairāk. Tāpēc visām savām pacientēm saka arī reproduktīvā vecuma meitenēm bērniņi jāplāno ātri. Jā, tā reiz ir atkal viena ļoti tāda sociāla tēma. Jo sievietes šobrīd dzemdē vēlu. Pavēlu, jā. Bet, redzim, mēs kā ārsti, tu kā ginekologs recepti neizrakstīsi ar kā teikt, vēlamo vecumu, kad to vajadzētu darīt. Man kā ārstam vienkārši jādod tā rekomendācija, vienkārši jāizstāst tās lietas, viss, kas pēc tam var būt. Būtu labi paplānot. Būtu labi paplānot laicīgāk, jā. Un tā ir tāda viena grupa, kas nāk, un tad nāk, protams, reproduktīvais vecums, sievietes, kad uzsāk dzimumu dzīvi. Tur vairāk ir visādi akūti kolpīti, maks, ciekaisumi, cistīti, recidējošie un tādas lietas. Un šīs lietas gan ir diezgan labi ārstējams, varbūt ne uzreiz sākumā, bet tad, kad pacients iemācās pats aprakstīt simptomus, un tā ir tā lieta, nevis uzrakstīt īziņu, doktori, man atkal ir sāpīga čurāšana, bet aprakstīt, un tad tās lietas aiziet diezgan labi. Un es parasti vienmēr piedāvāju, ceļš mirkļos, ja viņām ir bijuši 1 cisīts, 2, 3, 4, un viņi pat pasaka, doktor, es vairs negribu dzert antibiotikas. Un tad tās... ir alternatīva. Vienkārši ir alternatīva. Mēs varam mēģināt un mēs varam palīdzēt. Jā. Tad tā ir viena tāda grupa, protams, un tad ir šobrīd ļoti par daudz runā šīs premenopauzes lietas, kas ir. Un tad gan pacients nāk vienmēr arī diezgan sagatavošās, visu hormoni ir nodoti, pareizajās dienās nodoti, un dažreiz ir tā, kad mēs sēžam un skatāmies, un tur viss ir lieliski. Hormoni ir tiešām labi, viss kārtībā, sieviete 40 plus gadi, dažreiz arī jaunākas.
Un tad atkal sāk, un es vienmēr, ko es saku, labi, parunāsim par elementārām lietām, vai jūs guļat, vai kā jūs ēdat, vai jūs sportojat, kas, un tas ir tas sākums, ar ko ir jāsāk, un dažreiz tur nemaz nevajag neko vairāk, kā vienkārši saprast to, ka 40 gados nedrīkst dzīvot tā, kā dzīvo 25 gados, tie ir dēļ hormonālās veselības. Un šis arī ir periods, jo dažreiz nevis tikai tie hormoni mainās un viņi paliek mazāk, vai attiecīgi cits paliek vairāk, bet šīs tās svārstības, ko sievietes ārprātīgi jūt. Viņai ir labs estradiolu līmenis, bet viņa naktī svīst mēnešēžu laikā. Viņai ir rakstīta viena hormonālā kontracepcija, viņai viņa nepatīk, viņa nepanes, viņai ir rakstīta otra, viņai nepatīk, nepanes, panesība var būt dažāda. Citam ļoti labi palīdz un viņa jūtās laimīgi. Citam ne, un tad vienkārši man ir opcija, man ir variants, ko viņai piedāvāt. Un labi strādā, it sevišķi tajā mirklī, ka tās svārstības sākās un ka viņas nav tik izteiktas šo te hormonu deficītu. Jā, bet savukārt, ja ir izteikts tas hormonu deficīts? Jūs domājat menopauze. Tas arī ir tāds ļoti plaši diskutējams temats. Varam palīdzēt viennozīmīgi, un ir pacients, kurām arī noteikti vajag, un kurām ir ceļš tām pacientēm, kas ielaiž kārtīgus deficītus, ka man ir bijuši pacients un atnāk, un tās sievietes ļoti labi var atpazīt. Viņas ir dusmīgas, viņas ir aizkaitinātas, viņas ir niknas. Viņām ir ļoti, ļoti grūti. Viņiem vienkārši ir grūti, un skoloģiski cilvēkam ir grūti, vai viņam ir diskomforts, viņš to mēģina kaut kādā veidā kompensēt. Un tad paiet 2-3 nedēļas, viņas atnāk, un viņas ir pilnīgi citādi cilvēki, savādāk. Viņām jābūt vienkārši informētām par to. Homeopātija strādā simptomātiski. Viņi tiešām palīdz sevišķi uz karstuma viļņiem un tādām lietām. Bet varbūt tas arī ir mans pieredzes jautājums par to, ka es neesmu tik ilgi strādājis un man nav tik liela pieredze. Bet, ja vien pacients vēlās un ja tas ir atļauts ar viņa hroniskajām saslimšanām, protams, arī liek hormonu aizstājterapiju klāt. Jo tad, kad cilvēks ir izsmelts un viņš ir nepaēdis, viņš ir jāpabaro. Un ja pacienti atnāk ar totālu hormonu deficītu un nosvīdus, un viņa vēl ir slaidi, viņai nav nekādas rezerves, jo estrogēni arī ražojās no taukaudiem, un viņai nekā nav. Un tad uzliekot šos te transdermālos estrogēnus, viņām dzīves kvalitāte uzreiz paceļās. Bet paralēli mēs visu kaut ko varam dot un darīt. Bet tās ir lietas, kas ir jāizvērtē ar katru pacientu individuāli. Jo vēl jau mums ir arī, protams, lietojot jebkurus medikamentus, tā skaitā arī hormonu aizstājēju terapiju, ir arī noteikti kaut kādi riski. Jā, protams. Ko tu par to saki? Ir riski, ir palielināti, piemēram, krūtsvēža riskus pacientēm, un tāpēc tas ir jāizvērtē, kurām mēs dodam, kurām mēs nedodam. Man liekas, tas bija šogad, bet pirms 4 gadiem, kad mēs bijām ginekoloģijas endokrinoloģijas kongresā, krūtsvēža risks pieaug, bet, piemēram, mirstība bija zemāka tajā grupā, kas lietoja, jo šīs sievietes savukārt pārbaudās. Viņas regulāri iet pie ginekologa, viņas regulāri taisa krūšu pārbaudas, un tas bija skaidrs, ka ir jāpadomā, jo, piemēram, arī adipozitāte menopauzē palielina krūts vēža risku 3 reizes. Un tāpēc ir tā sieviete ar lieko svaru menopauzē, nezinu, mammai vai māsai ir kaut kāda predispozīcija. Predispozīcija ir šī ģenētiskās lietas, protams, kad tās viss ir jāskatās un jāpārbauda. Ar tām jebkuru medikamentu, ko mēs lietojam, tas nav ūdens, un ar viņu ir jābūt uzmanīgiem. Saki, lūdzu, bet kāda ir, tev noteikti ir sava personīgā pieredze, kā lietojot homeopātiju, kā tu arvien kļūsti pārliecinošāks homeopātijas fans? Tās ir dažādas akūtās situācijas, un akūtajās situācijās, man liekas, to ir pārbaudīt visvieglāk. Es neatceros pēdējo gadu laikā, kad es būtu, protams, tām, kurām vēlās, jo grūtnieces pēcdzemdību periodā, sievietes, kurām piedzemdējuši laktācijas periodā, ļoti bieži ir mastītes. Nevis ļoti bieži, bet viņām gadās. Tāda, jā. Tad mēs parasti rekomendējam mēģināt tur atslaukt vairāk, līdz bērnu pie krūts, tur kompreses, tur siltas dušas, izmasēt. Tas nelīdz un ceļš ir temperatūra, ko mums
darām, mēs vienkārši rakstam antibiotikas. Un tajā mirklī, kad viņus uzrakstu manām pacientiem, praktiski vienmēr visām man telefonu, viņus man uzrakstu. Un es pajautāju, ir vienkārši 2 opcijas, vai es jums izrakstu e-receptē vienkārši antibiotikas, vai arī jūs varat aiziet uz homeopātisko aptieku, 95% nostrādās Fitolaka 200. Ar tādu lietošanu, atkārtošanu, ja nepalīdz, mēs sazinamies, nākamais preparāts ir Brioni. Nav bijusi neviena situācija, ka es esmu iedevusi antibiotikas. Jā, un tā jau ir sistēma, respektīvi tas ir tas, ko mēs saucam tomēr par zinātnes pazīmēm, jā, ka mēs varam pirmkārt izvēlēties preparātu, otrkārt mēs varam paredzēt šī preparāta darbību un mēs varam šo procedūru atkārtot. Un vienmēr atkārtojot, mēs atkal varam paredzēt un pie tam labu rezultātu. Ja. Man ir mastīte, man neviena sieviete, kas man ir nākusi pie manis ar mastītu, neviena nav lietojusi ne antibiotikas, nedod Dievs līdz operācijai, tur nav aizgājis. Ja, tiešām. Jā, tur jau tāliet laicīgi sākot ārstēt, un pareizi saprotot, jo mastīte, būsim reāli, tā klīnika visiem ir 95% vienādi. Jā, ļoti, jā. Kā jau akūtā situācijā vispār. Ļoti daudzos gadījumos, teiksim, tā konkrētā diagnoze, viņa ir ar lielāko daļu vienādiem simptomiem, jā, un tad ir daži jā, kaut kādi individuālie, jā, kas ir tikai tam pacientam raksturīgs simptoms. Tā viena lieta, ko es tiešām sāku tajā homeopātijā, ka es sāku mācīties, es sapratu, es nezinu, man nokrīt bērns uz akmeņa, neaizmirsīšu pāris gadus atpakaļ, un vienkārši viņam bija tāds punts. Spunts bija, man liekas, es nezinu, uz āru viņš bija izvirzīts. Es vienkārši ieraudzīju, un tajā pirmajā mirklī tu vienkārši sēdi un skaties un domā, tu vai braukt uz slimnīcu. Un tad viņš auga vēl acu priekšā. Un aug. Mēs tieši bijām pārgājienā gar jūru, un es domāju, protams, man ārnika nebija līdz. Mēs atbraucām mājās, un viņš tikai aug. Un tev liekas tāds, ka tev vajadzētu vienkārši aizbraukt uz slimnīcu, un tev vajadzētu viņu pārgriezt. No vienas puses tu priecājies, ka viņš aug lielumā, nevis uz iekšpusi, jo pēc tāda kritiens punkts nebūtu. Un es atceros, es viņam toreiz iedevu ārniku 1 cēmu, un tu vienkārši acu priekšā redzi, kā viņš vienkārši aiziet atpakaļ. Un tad, kad mēs diskutējam ar kaut kādiem kolēģiem par homeopātiju un vēl kaut ko, un es saku, man pagāja ļoti ilgs laiks, līdz es ar savu kritisko prātu, jā, izglītību, klasisko. Jā, klasisko ir viens, otrs gadījums, 3. gadījums, tad sāc. Līdzīgi bija kā ar manu bērnu pediatru, burvīga daktera ar savu 50 gadu pieredzi. Viņa tieši tāpatās ļoti labi, un tas ir tas, kas ir jādara homeopātam, jo, piemēram, es neesmu pediatrs, es sen esmu klausījusies plaušus, es sūtu pie sava pediatra. Pie speciālists, viņš izklausās, jā. Mēs sazinamies, viņš man saka, Agnes, tur ir tas un tas un tas, es tev dodu, piemēram, tur, nezinu, dienu laiku. Un viņi atbrauc vienreiz, un viņi pārjautā, tu tiešām nedevi zāles? Es saku, nē, es nedevu zāles. Piet vēl vienu dienu, tu tiešām nedevi, nē. Un tā, gadījums pa gadījumu, līdz beigās panāk tā, ka mans pediatrs zvana un saka, manam mazbērnam ir tas un tas, ko man iedot no graudiņiem. Un tā ir tā situācija, kad man liekas jābūt atvērtiem pret šo te un vienkārši redzēt šos pozitīvos gadījumus, kas ir kaut vai uz elementārām lietām, kas nostrādā. Jo nevienmēr nostrādā, loģiski. Protams. Nepareizi savākt simptomi, nepareizi izteikt domas, novērojumi, bet tad, kad tas nostrādā, tas ir vienkārši liels. Un runājot par šo tēmu, man bija ļoti laba saruna ar Loru, viņš vairāk strādā ar bērniem. Un arī bija nevis uzbrukoši neko, un vienkārši Loras teica, ka man jau liekas, es nezinu, vai tas tā kā jauni, īsti pietrūks pētījumu un nav evidence base un tā. Un es tai kolēģei teicu, es saku, bet tu visiem raksti sinupretu. Tas ir homeopātiskais kompleksais preparāts. Visiem pēc kārtas bērniem ar hroniskajām iesmām vēl kaut ko jūs rasti. Kāpēc jūs to darat? Tas jau nav īsti tas, un sākās bišķiņ kaut kādas atrunas. Kāpēc tad tos raksta? Bet tieši tā raksta. Un tāpēc, ka kaut kur tas ir. Kaut gan mēs zinām, ka klasiskā homeopātija strādā daudz dziļāk un daudz labāk. Jā, tie pozitīvie gadījumi, kas ir saistīti tiešām, ko mēs varam redzēt uzreiz, ar labiem rezultātiem. Bet tā nevienmēr ir.
Bet tev ir tava personīgā pieredze, tev ir dzemdību stāsts. Jā, un tur ir vēl viena burvīga lieta, kur ļoti labi strādā, un es īstenībā esmu priecīga, jo arī daudz vecmātes, neatkarīgi no manis vispār neko, bet es, piemēram, sūtu savus grūtnieces, tā kā, piemēram, slēgt līgumu, kur izvēlās slēgt, kur izvēlās neslēgt. Un tad viņas atnāk pie manis, pasaka, jā, mēs tur bijām tāda vecmāte ļoti forša, un viņi man ieteica lietot cimicifugu sākt pirms dzemdībām. Tas ir domāts, lai mīkstinātu kakliņu vai ceļš, ja iepriekšējā grūtniecībā ir, piemēram, 41 plus nedēļas un ir vajadzīga stimulācija, tā kā indukcija, nevis, jā, un tā cimicifuga viena raksta, otra raksta. Liekas, forši, jo man pašai bija tā, ka man bija 2 ķēzari un 3. un bija dzemdības, un ir tāds preparāts kā kolfilm, kas palīdz veidoties kontrakcijām, kas pie sliktas dzemdību darbības. Un tagad bija lieta, kad, ko vajadzēja redzēt, kā tas strādā, ka tu paņem to graudiņu zem mēles, un tajā kardiotokogrāfā tu vienkārši redzi, kā tā kontrakcija aug. Paiet pāris minūtes, viņa tā kā mazinās, līdz kā kontrakcija iet ar intervālu. Un tajās kontrakcijās, kur tu tā kā neņem to kolfilmu, tu redzi, ka tā līnija ir daudz maigāka. Tāds. Un tas man bija pašai tāds, tajā mirklī tāds labi, tāds. To var izmērīt, to var ieraudzīt. Un to varēja ieraudzīt. Jā. Un tas ir tā kā mirklī, jā, tev ir preparāts, tev ir deva, jā, un tev ir rezultāts, kas ir grammā redzams. Jā, un tās ir tās lietas, kas, protams, man bija tur oksitocīns un viss, jo pēc 2 ķēzaru griezienu rētām tai dzemdē nav tāda spēja, bet arī tu esi stacionārā un tev ir arī, es atvainojos, tavs atbildīgais ārsts neļaus neies nekādās pavadās un riskos un tā tālāk, un tad tie nav nekādi joki. Protams. Un tā, bet tāda maza epizode. Jā, tajā mirklī tu vienkārši redzi, kā ir un viss strādā. Jā. Mēs runājam tā kā par akūtajām situācijām, un tad ir skaidrs, ka mums ir akūtie preparāti, kas ir domāti tikai šim 1 vai 2 simptomiem, bet ir arī, piemēram, tik dziļa lieta, kā tavā praksē noteikti saskaries ar neauglību. Tā ir milzīga problēma. Tā ir gan sieviešu, gan vīriešu. Šobrīd man liekas, ka pāris, kurš ir pats ar saviem spēkiem ieņēmis bērniņu, tas jau ir īpašs pāris. Tas vairs nav nevis normāls, bet īpašs, jo lielākā daļa izjūt ārkārtīgas grūtības šajā jautājumā. Kāda ir tava pieredze neauglības ārstēšanā? Ar neauglību, tas ir tā kā pārstāsts, un tās ir tāds, tomēr, tos varētu teikt, ka tas ir tāds hronisks. Un, protams, ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt, bet ir lietas, mums ir kaut kāda aptuveni 10-15% pāru, kuram neauglība ir neskaidrs iemesls. Jā, nav zināms. Abi it kā veseli, jā, viss it kā ir kārtībā, spermogramma laba, bet rezultāti nav. Olvada caurlaitīgi, viss ir kārtībā. Un manā pieredzē bijuši 3 tādi pāri, kur viss ir tā kā lieliski. Un tad es vienkārši tai sievietei, es pateikšu godīgi, man nav bijuši tā kā pieredze ar vīriešu ārstēšanu. Es nezinu, vai pie manis vienkārši kā ginekologa neatnāk, un līdz ar to pēc tam viņi neatnāk kā pie homeopāta. Bet ar sievietēm ļoti bijis labi tajā mirklī, kad tu saproti sievietes konstitucionālo preparātu. Un tad, kad tu saproti, kas ir īsti tā sieviete, un vēl ko es iemācījos pie doktora Spinēdī, kad es biju mācīties, un viņš iemācīja to, ka šīs hroniskās lietas, konstitucionālie preparāti, sevišķi neauglības, sieviešu hormonālās lietas, ir jālieto tā kā augstās potencēs. Tur 200 nevarēs izārstēt. Jā, jo principā visbiežāk tā situācija ir tāda, kad viņa ir vesela tā sieviete. Viss viņai ir labi, viņai nav nekādas sūdzības, teiksim, par ko. Viņa ir vesela. Viņa atnāk un tikai ir šāda problēma. Skaidrs, ka var atļauties tos augstos atšķēdījumus. Tā arī bija, un es vienreiz vispār iedevu 50 un pārējās reizes ir aizgājis ar 10 konstitucionālie, klasiskie konstitucionālie sieviešu preparāti. Un ir iestājusies tā grūtniecība. Tomēr mēs to konstitūciju ietekmēt varam, un konstitūcija jau ir, visi cilvēku būtības līmeņi.
Tur ir gan fiziskais, gan emocionālais, gan mentālais. Tur ir iesaistās pilnīgi viss. Un kaut kāda regulācija tur notiek. Jā. Ja vien mums būtu grāmma, uz kuras paskatīties tieši, kas tur notiek. Jā. Sarežģīti, jā. Jā, bet visos līmeņos tas notiek. Jā. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Jo tad, kad arī mēs bijām Indijā pie Dr. Joss mācījāmies, un tas bija tas, kas man ļoti, ļoti patika, un viņš teica par tiem, protams, par tiem visu cilvēku līmeņiem, bet viņš arī teica pacientiem, viņš vienmēr sāciet runāt ar to, ko viņš dara dzīvē, kā viņš jūtās, kas viņam ir, kā viņš guļ, ko viņš ēd. Un tas, ko es mēģinu sākt lēns palēnam, saprast, kas kāda pašsajūta, kas ir, kā guļ, kā viss. Un tad, jo mēs sakam, mēs nevaram izārstēt plaušas cilvēkiem uz klepo, jo viņš strādā plasmas rūpnīcā. Jā, un visu laiku elpo. Izvediet viņu no plasmas rūpnīcas, un viņš viņam aizies. Jā, un tas ir tas, kas bija sākotnēji, ka tas ir bišķiņ tāds mans pluss, kad es varu, un man ir opcija viņiem piedāvāt. Un šobrīd ir tā, ka arī tās mammas, kas piemēram iznāsājuši rūpniecības, ir bijušas kaut kādas situācijas, viņas man saka, ka doktor, bērns es šobrīd mēģinu novirziet kolēģiem, kuriem man patīk bērni. Vienkārši tad, kad tu esi ikdienas tajā ginekoloģijā un ka tev jāriesi, ja man jāsākās darbs 8, es nevaru ar to mammu vēl 7 sazināties un pateikt, ir kaut kādas tādas lietas. Bet ir arī droši vien, kad gan homeopātijā mēs nerunājam par speciālitātēm, kad ir, jo principā, kāda starpība tu ārstē sievieti, bērnu vai vīrieti, vai akūtā vai kroniskā gadījumā, tas īsti, ne ar ko neatšķirās, bet tomēr es domāju, ka ir savās niansēs būtība, jo tu noteikti esi labāks speciālists ginekoloģijā nekā viens vispārīgas prakses homeopāts. Ja? Tieši savā sfērā noteikti tev ir daudz vieglāk, piemēram, to pašu sievietes konstitucionālo preparātu izrakstīt. Ja? Kaut gan to jau varētu katrs homeopāts, bet tomēr. Ja? Un ja mēs vēl paskatāmies uz kaut kādām diagnozēm un tā tālāk, kad ir zināmas priekšrocības būt ginekoloģijas speciālistam, un arī orientēties homeopātijā. Tā, man liekas, ir vispār liela vieta. Es tevi sākšu apskaust. Paldies. Bet tas ir tas, kas man arī dažreiz pietrūkst, vai kad ir kaut kādi speciālisti, jo piemēram man arī vajadzīgs, man bija vajadzīgs oftalmologs, un kurš varētu nokontrolēt, saprast, jo ir daudz lietas, ko mēs nezinām, vai tā pati sieviete, viņa jau nezina. Viņai tas miomas mēzglis tur aug, neaug, stāv, nestāv, tāds īsti aug, viņa neaug, kas ar viņu notiek. Attiecīgi, ginekologs pasaka, šobrīd ir ok, vienkārši gaidam pusgadu un kontroli pēc pusgada. Un tad man ir vajadzīgs nokontrolēt, lai es nesaņemtu pretī kaut kādus aizrādījumus vai pateikt, ejam, tā izvērtēšana, un man liekas ļoti forši, kad ir kāds pie kā aizsūtīt, tās speciālists, tieši, kas var šīs lietas izvērtēt arī medicīnas, jo tas, ko man tieši tāpatās, es gribu redzēt visas analīzes, gribu redzēt sonogrāfijas, gribu redzēt to visu, un tad no tā kopumā es paņemu klāt savu cilvēku simptomus. Jā, bet redz, sadarbība, man liekas, ir tas tā lielā varēšana starp kolēģiem, kā mēs sadarbojamies un ka ir ļoti labi aizsūtīt pacientu pie tāda speciālista, kas nepārmetīs, piemēram, ka viņš ir ārstējies homeopātiski, kas ir pacientam ārkārtīgi sāpīgi, jo tās ir viņa izvēles, un tomēr, pacients jau, kā viņš priekš sevis izvēlās, viņa prāt labāko. Ārstēšanās veidu. Un ja to vislabāko izvēli kāds kritizē, tas ir ārkārtīgi nepatīkami, tas ir ārkārtīgi tā bēdīgi. Un tāpēc pie man bija pacienti, kurus mēģināja ārstēt PMS. Un arī kaut kāda situācija, un tā kā neiet, tu nevar saprast. Un viņai tur bija gan svīšana, gan trauksme šajā premenstruālajā periodā. Viņa vienkārši atnāk, viņa pasaka, doktors, es vesels, aizgāju uz adapterapiju. Lūk, holistiska pieeja ir kādam speciālistam lielākas iespējas. Viņa teica, man burvīgi palīdzēja. Jā. Vienkārši viņa teica, ar 10 reizēm adapterapiju man palīdzēja. Jā. Izcili. Tas, ko jūs, Ingu, teicāt par holistisko pieeju, jo mums nav tikai stāsts par vienu medikamentu, vienu zāli un viss. Jā, jo zini, vēl kāda ir medicīnā, man liekas, ka viens tāds liels klupšanas akmenis, ka tas, ko mēs darām,
ir, respektīvi, mēs attiecībā pret pacientu, lai kāda nebūtu diagnoze, izmantojam viņa ārstēšanā to metodi, kuru mēs pārzinām. Un kavējamies aizsūtīt, vai nezināšanas dēļ, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, aizsūtīt pacientu pie vajadzīgā speciālista. Ja? Jo, piemēram, pacients ar kaut kādām muguras problēmām aiziet pie ķirurga. Ķirurgs saka, es te varu tur uztaisam klemes un sastēlējam un sagriežam un viss būs kārtībā. Protams, ka viņš to arī var izdarīt, bet vajag darīt. Ja? Varbūt pietiek ar fizioterapeitu, piemēram. Ja? Un tur, man liekas, ir viena liela tāda bēda, ka mēs tā kā pievelkam to pacientu pie savām zināšanām, pie savas tās specialitātes varbūt. Ja? Un neveicās ar to PMS ārstēšanu, pamēģinām vēl kaut ko. Varbūt jāiet āliņģī peldēties ir, vai tur es nezinu, kas ir jādara. Lūk, ādetes, un viss ir kārtībā un aiziet tā lieta. Man liekas, galvenais ir vienkārši nekaitēt tajā visā un saprast mirkli, kad es ar to netieku galā un es vienkārši aizsūtu tālāk vai attiecīgi alternatīvas. Man tēt arī ir viena pacienta, ļoti forša jauna meitene, un kurai pēc milzīgas emocionālas slodzes iestājas amenorēja, pazud mēnešreiz. Vairāku mēnešu garumā mēs mēģinām, un es zinu, ka es mācījušies šīs hormonālās lietas, viņas prasa ilgstošu laiku, lai tu viņas varētu savest kārtībā. Tas nav viens dienas, mēneši, 2, 3, 4, 5 un pie tam atskaita. Mums jau arī, ja tas ir attiecībā pret ciklu, mums jau pat ir mēneša griezumā tā atskaita. Tikai vispār pirmā, tur paiet 2, 3 mēneši, līdz mēs vispār to vienu preparātu varam izvērtēt. Protams, un tad vienkārši arī, un tā situācija tāda, ka viņi tā nejūtās labi, un tad viņi man arī saka, libido ir zūdis, mati ir plāni, protams, tu nodod analīzes un redz, ka estradiols krītās un ka tās solnītes nestrādā. Ko es darīju? Es teicu, labi, atļausim visu kārtībā. Es iedevu hormonu aizstāju terapiju un turpinu ar homeopātiju. Un tā ir tā kombinētā pieeja, kombinēta terapija, kad mēs varam pieiet īsta, principā integratīvā medicīna, par ko mēs šobrīd arī runājam, ļoti, par ko arī Pasaules veselības aizsardzības organizācija iestājās, kad integratīvā medicīna ir tieši tā, kur ir tā kā, mūsu medicīnas nākotne, ka tā pieeja pat viena ārsta praksē, kur, piemēram, tu esi ginekologs, tu esi homeopāts, iespējams arī, ka tu esi vēl kaut kāds speciālists, iespējams, ka tu arī pārzini adatas vai vēl kaut ko. Un kad tā kā vienā praksē, varbūt pat cilvēkā, ļoti labi sadzīvo tās dažādās metodas, ar kurām atkarībā no tā, kāda ir vajadzība, var ļoti labi startēt attiecībā pret. Tieši tāpat daudz ginekologi raksta mastodinonu pie jūtīgām krūtīm. Tas arī ir homeopātiskais preparāts. Agnus kastus. Tieši tā, visi tie Vitex un vispārējais, vai šobrīd ļoti, ļoti populāri, ko daudz lieto, saucamais adaptogēns, kas ir ašvaganda. Labi, tas varbūt nav tīri homeopātija, tā ir fitoterapija, bet cilvēki viņu arī lieto un viņiem ir kaut kāda uzlabojuma. Tad uz kā fona viņš jūtās labāk, un man liekas, tas ir ok, ka tev ir varianti, ko vienkārši tiem cilvēkiem piedāvāt. Un protams, pie tā visa vēl pacienta līdzestība, pacienta iesaistīšanās, jo arī viņiem ir kaut kāda teikšana, tagad novērojumi, kā viņam šis patīk vai šis nepatīk, un tā. Un ja tā sadarbība izdodās, tad vienkārši tie ir 100% veiksmīga izārstēšanās, kas patiesībā ir gan ārsta, gan pacienta mērķis. Un tas uzstādījums galvenais ir nekaitēt. Es atceros, kad es mācījos un bija tie jautājumi, bet ko lai dara, kad es nezinu, ko lai dod, kad tas nestrādā vai nav. Es nezinu, ko lai dod, ka man gribas vienam pacientam izrakstīt vienlaicīgi hiosciāmus un bāriumu karbonikumu, kas nozīmē, ka nav neviens, ne otrs, bet ir vēl kaut kas trešais. Es zinu, tad man daktarīte, pie kā es mācījos, viņa teica, tad dari to, ko tu proti.
Un ja tā ir situācija, kurā ir jādod antibiotikas vai jāizsūta pie ķirurga, ja, tad dari to, ko tu proti. Glābi pacientu un esi ārsta vārda cienīgs. Ja, un tad mācies tālāk homeopātiju. Jo man liekas, ka tā ir tā lielākā problēma, kas ir mūsdienās, kad cilvēki uzskata, homeopātija tie jau tur, labi, negribu teikt šarlatāni, bet tur sēž un nē, mēs esam tieši tādi paši ārsti, mēs esam izmācījušies tieši to pašu. Un attiecīgi es nekad neriskēšu ar pacientu, lai kādam kaut ko pierādītu, jo kā mēs arī runājam, dažreiz ir grūti saprast, dažreiz ir tā, ka vai tas dzīvības spēks nav un tev neiet, un tu dod vienu, un tu dod otru, un tu dod trešo, un tev neiet, vienkārši tu pats nesaprot, kas notiek. Un tajā mirklī ir jāiet, jāstāst cits, jākontrolē analīzes un viss pārējais. Un ja neiet, tad attiecīgi mēs ejam un dodam to, kas iet, un tas, kas ir jādod. Jā, to, kas iet, tieši tā. Jā, tas nekaitēšanas princips, protams, tas ir brīnišķīgi. Tas ir, kā teikt, tas morāls princips katra ārsta galvā un katra homeopāta galvā jau un pilnīgi noteikti. Vai tev ir kaut kas, ko tu gribētu izstāstīt savām pacientiem, vai kā tu gribētu viņus varbūt iedrošināt, vai ir kaut kas tāds, par ko tu noteikti esi pārliecināta, par ko ir noteikti jārunā, par ko nedrīkst klusēt? Kas ir tās lietas, kas pacientiem būtu jāzina? Man liekas, ja ir kaut kādas situācijas, kur jūs ejat savu ceļu, ceļu, kurā es eju, es ārstējos pie viena speciālista, un liekas, ja es jūtu, ja neiet un kaut kas nav, tad ir vienkārši jāiet un jāiet tālāk, jāmeklē varbūt kāds cits. Tas ir tas, ko es daru. Ja es saprotu, ka es tā kā, kaut ko nav, kaut kas pietrūk. Jo tā ir tāda ļoti atbildīga attieksme pret sevi, ka es esmu kritiska un es izvērtēju, vai man šīs, ko es esmu izvēlējusies, darbojās vai nedarbojās, un atkal ar tikpat lielu atbildību es atkal meklēju risinājumus. Jā, ka tās ir manas brīnišķīgās izvēles, jā, kuras ir tikai manējās un sevi mīļojot. Jā, viņas ir atbildīgas, jā, un, protams, tad ir jāskatās, kā teikt, realitātei acīs un jāskatās un jāpasaka sev, vai šis ir man ok, vai šis man galīgi nedara. Lai kādas arī varbūt būtu vai rekomendācijas, vai iespaidi, jā, vai vēl kaut kā. Bet manā gadījumā man tomēr ir vajadzīgs kaut kas cits. Jā, un otrs ir, ja es varētu pateikt, tā kā arī kā ginekologs, tāda man mīļā tēma, ko es vienmēr visām savām pacientēm jautāju, kad jums būs bērniņi. Arī 20 gados un 30 gados. Un tā ir vēl viena ļoti mums. Mēs zinām šo demogrāfisko šobrīd stāvokli, šo 10 gadu laikā kritību dzimstības pusi ir. Un tas ir tāds, ko es vienmēr saku. Es saku, mīļās meitenes, plānojot viņas ātri. Tas nav stāsts par 40 plus. Es esmu izdarījusi visu un teicu, es būšu mamma. Tas ir daudz sarežģītāk. Es atceros sevi tajā 40 plus vecumā un nāk tās mammas ar tiem mazajiem bērniem. Un tad es pie sevis klusībā domāju, paldies Dievam, ka man nav tik mazs bērns, ka man viņam ir tā jāskrien pakaļ. Ja? Ir forši, kad ir iespēja tikt pie tā mazā bērna, tajos 40 plus. Tas vispār nav par to, bet tomēr, ja, kad tu piedzemdē tajos 20 plus, tas ir pilnīgi cits stāsts nekā, ja tev ir. Jā, un, protams, es vienam netaisos neko tur, kā teikt, ne pārams, ne pierādīt, bet es zinu to savu sajūtu, jā. Ka es vairs neesmu 20-gadīga sieviete, jā. Man ir citas lietas jau varbūt. Man ir jārada varbūt jau tajos 45 gados nevis bērni, man ir jārada, projekti. Jā. Man, protams, ir sievietē vispār ir jāturpina radīt visu mūžu. Jautājums, ko? Jā, lai mēs nepaliktu nīgras un nelaimīgas un tā tālāk, tās savas vajadzības ir pilnīgi obligāti jārealizē, un tiem radīšanas, jā, tiem radošajiem procesiem noteikti ir jābūt. Jā. Un ja sieviete ir tajā apziņas stāvoklī, ka viņa spēja radīt, jā, tad, manuprāt, viss ar viņu ir ļoti labi. Vienkārši jārūpējās par savu veselību visos šajos dzīves posmos, un vispār visu kopā, mentālo, fizisko, vienalga kādā veidā mums ir vienkārši ir jārūpējas par savu veselību, un ir kaut kādas lietas, kas tā kā būtu forši darīt
Tajā mirklī, kad daba to ir paredzējusi. Tas ir vislabākais. Jā, ko tajā brīdī var izdarīt. Un tad jau pēc tam vienkārši sakot. Jā, jo tas, ka šobrīd tās medicīnas iespējas ir ļoti varošas, jā, un ļoti lielas, tas jau pirms tā arī ir. Jā, protams. Bet, teiksim, ejot līdz tiem dabas cikliem, jā, ir atkal, cits stāsts. Ok, tā. Vai tev ir kaut kas, ko tu gribētu vēl noteikti pateikt, ko es tev nepajautāju, par ko mēs neparunājām? Jā, viena lieta, kas iet par tādām vairāk hroniskām lietām, kad ar tām hroniskām lietām iet ilgi, jo hroniskas lietas, viņas veidojās pamazām. Un arī jebkura hroniska lieta, kas tas nav atrasināms 1, 2, 3, 4 mēnešu laikā. Un dažreiz ir tāds tā kā žēl, kad sieviete atnāk vienreiz, atnāk otrais, un tā kā man nepalīdz. Jā, bet ja tas slimums ir attīstījies, piemēram, 20, 30 gadus. Viņš arī nepalīdzēs. Un galvenais ir tā kā saprast to robežu, jo es pateikšu godīgi, piemēram, man ļoti slikti iet ar kaut kādām miomām un tādām lietām. Tie tiek kaut kādi procesi, kas tev kā izaug visu un samazināt, viņus ir diezgan sarežģīti. Viņas arī šūpojās, ir miomas un asiņošanas, un tad tiklīdz tu samazini miomu, tā pastiprinās asiņošana, vai tieši otrādi asiņošana noņemot izauga miomu, tas nav vienkārši. Tas nav viegli, un tad tu vienkārši vienā mirklī saproti, ka šeit ir jāoperē. Un tā ir. Un tāpēc ir šis ļoti lielais balans, bet tām sievietēm jābūt vienkārši pacietīgām, jo tas ir līdzīgi kā, es jums saku, mēs teicu lietosim to un to, es saku, cik ilgi. Un tas vienkārši pretjautājums, cik jūs ilgi ēdīsiet veselīgi. Tā kā 1 mēnesi ēdīsiet veselīgi vai 4 mēnešus ēdīsiet veselīgi. Man bija līdzīga situācija, kad man arī doktori teica, ok, es prasīju, vai mums tas ir jādara. Viņa teica, ja tu apsolies ievērot tātad miegu, režīmu, diētu, visus šos un nestresot un tā tālāk, tad mēs varam nedarīt neko un vērot. Jā? Kurš tev var apsolīt tāds kritiski domājošs cilvēks? Var jau, protams, saņemties, bet ir ļoti grūti to izdarīt. Jā? Ļoti grūti to izdarīt. Un tāpēc ir vajadzīgs laiks, attiecīgi ar lēmumiem, jā, un pretī liekot kritisko novērošanu, jā, kas tad tur mainās un kā. Es atceros, man bija viena paciente ar lipomu, un tā lipoma bija galvā. Un tā lipoma jau bija izaugusi tik liela, ka viņa vairs nevarēja noslēpt ar matiem, un viņa atnāk pie manis, viņa saka, doktor, man šausmīgi. Es zinu, ka visur, kur es esmu gājusi un sūdzējusies, man piedāvā operāciju, bet man tik ārkārtīgi negribās griezt, vai mēs varam pamēģināt. Es saku, mēs noteikti varam pamēģināt. Viņa dzēra vienu homeopātisko preparātu gadu. Jo es viņai biju izstāstījusi, ka tagad būs tā un tā. Visticamāk, pirmos 3 mēnešus mēs neko nejutīsim. Tad vajadzētu tai lipomai palikt mīkstākai, plakanākai, ja? Un tad vienā brīdī veidosies atverīte un viņa iztīrīsies. Gadu. Un iztīrījās. Jā, un iztīrījās. Jā. Bet gadu. Negaidītu gadu. Viņa pagaidīja, viņa saprata, ka kaut kas tur, bet es viņai biju tā diezgan tā smalki izstāstīja, ja, kā mums tur. Un viņa man arī lika man mierā, viņa man nezvanīja, viņa man neprasīja, jo es pieļauju, ja viņa būtu pazvanījusi, piemēram, pēc pusgada, un viņa man teiktu, ka tur nekas nemainās. Es droši vien viņai būtu nomainījusi preparātu, visticamāk. Ja? Un tā ir tā lielākā problēma, jo piemēram man kā jaunam speciālistam, tad saprast, ir ļoti grūti vienkārši saprast, vai tas ir īstais preparāts vai tas nav īstais preparāts, jo tikpat labi es dodu gadu un viņš vienkārši nav īstais preparāts. Jā. Ok, ja tur aug, tad labi, tur sūtam vēl kaut ko, bet un tā ir tā robeža, kur mums ir jāsaprot, ko mēs darām. Bet principā man liekas vienkārši mums ir jāiemācās cienīt citu cilvēku viedoklis par kaut ko un cienīt vienkārši to viņa izvēli par to, kā viņš vēlās ārstēties. Jā, tas ir viennozīmīgi. Man liekas, ka tā ir tā lielākā mūsdienu tā problēma, ka mēs tā kā izsakam kaut kādus viedokļus par kaut ko, ko mēs īsti nezinām, un attiecīgi nerespektējot tos cilvēkus vai saņemot kaut kādus pārpratumus. Jā, bet man liekas, ka ir tāda, kā teikt, ārstu sabiedrībā tāda, ārsti jūtās kā dievi, kuri zina, kā vajag. Jā. Man liekas, tāda attieksme gan ir kļūdaina attiecībā pret pacientu. Ja, jo tātad
tev ir tāda un tāda problēma, vienīgais, kas tev ir jādara, tev ir plaukstu eksēma, tātad mums ir jālieto steroīdu ziedus, piemēram. Un citas iespējas nav. Vispār ir. Nu, paldies tev par to, ka tu atnāci, paldies tev par sarunu. Es domāju, ka mēs diezgan atklāti izstāstījām savu attieksmi pret lietām. Un es domāju, ka tev noteikti nāks pacienti, kuri nāks pie tevis kā pie ginekologa un arī kā pie homeopāta. Es ļoti ceru, es tev to novēlu. Paldies, Inga. Paldies par sarunu.